Sveiki! Šodien es gribētu pastāstīt par izmeklējumu, kas ietilpst neirofizioloģiskā izmeklējuma klāstā, bet kas ir divu metožu kombinācijas, ko reti pielieto šādā veidā, taču atsevišķos gadījumos var būt ļoti informatīvs. Tātad tas ir tā saucamais slīpā galda EEG, un kā jau mēs varam saprast pēc nosaukuma, tātad ir apvienots divas metodes - slīpais galda izmeklējums, kā arī elektroencefalogrāfijas izmeklējums. Un, ko tad mēs šī izmeklējuma laikā reģistrējam, kādus datus, un pēc tam, kur tad to var visu izmantot? Pirmkārt, tātad mums ir nepārtraukts asinsspiediena mērījums, nepārtraukts pulsa mērījums, ko mēs varam reģistrēt no šīs aparatūras, kas veic slīpā galda izmeklējumu, un paralēli ir uz galvas pievienot šie elektroencefalogrāfijas elektrodi, un tad tās ļauj mums arī dabūt reizē elektroencefalogrāfijas pierakstu. Kāpēc tas vispār ir vajadzīgs? Tāpēc, ka dažkārt ir situācijas, kad cilvēkam ir neskaidri iemesli samaņas zudumi, un var būt arī ekstremitāšu kāju roku muskultūras raustīšanās samaņas zuduma laikā, un nevar saprast, vai tā ir sinkopa, jeb tautā saukt par ģīboni, vai tā ir epileptiska lēkme, vai arī tā ir savā veidā tāda kā psihogēns epizode, kuras laikā cilvēks šķietam it kā ir zaudējis samaņu, bet īstenībā vispārējie radītāji par to neliecina. Un tātad šis slīpā galda EEG ļauj mums to atšķirt. Jo tātad ir zināms, ja šī epizode ir saistīta ar epilepsiju, tad ir samaņas zudums epilepsijas dēļ, tad tur būs epileptisks izlādes tajā brīdī, kad cilvēks zaudēs samaņu. Ja tas ir ģībonis, tad tieši pretēji elektroencefalogrammā būs difūzi visos novadījumos pazemināta aktivitāte, ļoti lēna aktivitāte. Savukārt, ja tā ir psihogēna pseidosinkope, jeb pseidoģībonis, tādā gadījumā īstenībā šīs elektroencefalogrammas aktivitāte būs līdzīga, kā cilvēkam viņi ir nomodā. Ārpus šīs samaņas zuduma epizodes. Nu, lūk, mēs šo samaņas zudumu pirmajai pacientei Latvijā, kam veicām izmeklējumu, konstatējām, un tā laikā bija EEG ritma palēninājums, kā tas ir pie ģīboņa, jeb zinātniskā valodā saukt par vazovagālu sinkopi. Un līdz ar to mēs pierādījām, ka viņai nav ne epileptiskas lēkmes ar samaņas zudumu, kā arī viņai nav psihogēnas pseidosinkopes.